Augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Ļoti labi. Gadi 5, 6 atpakaļ skatoties filmu Kalendāra meitenes angļu variantā, tas bija vienkārši burvīga filma, un kaut ko varētu, nu labi, ne plikas, bet vismaz, jo tā filma vienkārši bija dievīga. Un tad atlidoja Eņģelis Sandras Kalnietes izskatā, kad viņai būtu iespēja šādu te kalendāru izdot, nu tā bija, nu vairāk kā medusmaize uz dvēselē, un visām tas aizgāja tādā ātrumā, skaistumā, un arī pateicoties šim viņas konkursam atzimt no pelniem. Jo faktiski visas šīs kalendāra meitenes ir konkursa laureāts un tā skaitā arī uzvarētājs. Pirms gada es izdevu grāmatu Pļaņiks debesmānā tiramisu. Un tā man arī radīja tādu sajūtu, ka katra latviešu sieviete faktiski varētu izdot šādu grāmatu, kurā viņa pastāstītu par savu gatavošanas un dzīves pieredzi caur ēdieniem. Un tad mēs nolēmām, ka mums būs 12 Latvijas saimnieces, Rasmu un mani ieskaitot, un mēs vasaras nometnē, ko organizē Biruta Mežali, Vidzemes pusē, konkrēti Līgatnē, ka mēs tad to īstenosim. 12 sievietes, kā mēs sastrādājāmies. Vispār sieviešu solidaritātē ir kaut kas brīnišķīgs. Un man patīk ar sievietēm, man vienmēr ir paticis ar sievietēm strādāt kopā. Kalendāru jūs varēsiet iegādāties visos, pie padomes locekļiem praktiski visā Latvijā. Padomes loceklis var izlasīt mūsu mājaslapā llsa.lv, un mēs viņu šo naudiņu noteikti ieskaitīsim Latvijas lauku sieviešu uzņēmēju darbības atbalsta fondā, jo kaut kā tā nauda jāpavāc, un tad atkal kaut ar nelielām naudiņām sievas šo savus mazos biznesiņus bīd uz priekšu, un tas jau ir tas lielākais prieks. Mēs esam saimnieces, kam patīk gatavot, un tāpēc šim kalendāram, manuprāt, ir lielisks nosaukums lauku sievu nevaldāmais prieks, jo gatavošana ir nevaldāms prieks. Es, piemēram, esmu apsēsta ar gatavošanu.